darbiņu. Un ķeramies klāt pie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ko dara šis? Šis visu dara. Te nekādus komentārus nevajag. Tas ir jaunais Soliks. Cik velk viņš tālāk vai tuvāk, šobrīd grūti pateikt, tāpēc, ka ūdens ir ļoti augsts un, kā mēs redzam, nežēlīgi puļķēts. Bet, pamēģināsim salīdzināt tās bildes, ko mēs redzam visās ehalotēs, kas mums šodien ir līdzi. HDS Live mēs iefilmējām rudenī, tur visi čikiniekā, ar to visu var strādāt. Ar Garmin un Panoptics mums arī jau ir, gan ar to kāju, gan ar visu, mums ir pilns video. Šodienas galvenais uzdevums mums ir paskatīties, ko mums var Raymarine Axions, ko mums var Lowrance Elite, ko mums var jaunais Humminbird 7. ar Megu un ko mums rāda 10. Iesim pēc kārtas un katram būs savs rullītis. Tā, pirmais čals, kas mums ir ieslēgts, ir šīs Elite. Mums ir kaut kāda traucējuma greisā pusē, bet šodien šajā vējā mēs baigi daudz labas lietas neizdarīsim, bet ko mēs redzam? Autoriepis redzam, striķis kaut kāds, kas iet pāri, redzam, kas mūs mazliet mulsina, tas, ka mēs neredzam īsti tālāk par 1,20 m, 25 m. 4 metri dziļumā, ok. Ko mēs redzam šeit? Teiksim, arī Megai, Megai mēs arī redzam 20, 25, 30 metrus slikti. 20, 25 redzam, norakstam to uz augstu ūdeni. Tātad Mega principā vēl tikpat tālu, kā 800. frekvence, tur, kur viņiem nav traucējumi. Labi, pamēģinām pārslēgt downskanu. Downskans tagad mums ir atsevišķi Lowrancam. Šitā Elite Lowrancam ļoti patīk, ka viņš ir salicis kopā 2D sonāru un downskanu. Vējiņi negās mūs apkārt. Paldies. Labā. Jā, skatāmies. Baigi daudz zivi mēs šobrīd neredzam. Bet arī šeit mēs baigi daudz zivis neredzam. Neko. Megai, jā? Redzam. Bet, atgādinam pa apstākļiem. Brūna kafija. Kas mums vēl pa kartēm un tām visām lietām? Lowrancam nav jauna un Humminbirdam arī nav jauna un paliekam pie tā, kā mums tas viss ir un mēģinām nākamā. Testējam jauno HDS Live. Skatāmies, ko redzam, ko neredzam, kā redzam. Mums ir laba lieta, ar ko salīdzināt. Mums blakām ir ieslēgts cits aparāts. Es ar mazliet lielāku ekrānu. Pēc būtības attālums abiem diviem ir iestādīts 30 metri no vājās. Soliks strādā 1010. frekvencē. HDS Live strādā 800. Lowrance patiešām ir uzlabojis 800. frekvenci un attālums, teiksim, kurā 800. frekvenci vēl ir diezgan labs. Kas joprojām gribētos, lai parādās sānskatu, teiksim tā, tīšanas ātrums. Gribētos, lai bildi ir mazliet ātrāk, ja mēs paskatāmies uz abām bildēm. Tad kams man slīd mazliet ātrāk un līdz ar to man ir augstāk izšķirts spēcīgajām datām. Bet jāsaka, kā ir, Lowrance ir pamatīgi pielicis pie sānskatu kvalitātes. Pastīsimies, kas mums notiek, ja mēs palielinam attālumu 40 metri. Mēs joprojām redzam reliefu. Un, ja mēs, protams, vēlamies vēl tālāk, mēs varam palielināt vēl vairāk. Katrā ziņā tas, kā strādā šobrīd 800. frekvence, ir ļoti liels solis uz priekšu. Gan skata, gan kvalitātes tēmā. Tagad mēs ieslēdzam Raymarine, ieslēdzam 1200 kHz un skatāmies. Tad šo mēs apturējām, lai viņš nestrīpojās. Bilde ir ok. Pamēģinām viņu attālināt
tālāk, cik tālu viņš mums velk. Tagad mums ir 8 metri, 9 metri, tātad kopā ir 18 metri, un tagad kopā ir 20 metri. Tad mēs redzam, ko mēs redzam 20 metros. Pa labi, pa kreisi šobrīd. Nu, varbūt tas ir tāpēc, ka augsts ūdens, ka vai tikai 4 metri dziļums. Bet, nu, īsti nesaprotu, kāpēc tā. Vajadzēja vilkt tālāk. Paskatīsimies, kas mums ir. Ja mēs pamainām tikai lefti, piemēram, vai varbūt viņš velk tālāk. Nē, viņš mums īsti tālāk nevelk. Principā 4 metri dziļumā Reimeriņš šobrīd velk 10 metrus. Skaidrs. Cerējām vairāk. Izdarījām gājienu ar zirdziņu. Paņēmām Reimerīnam, pārslēdzām frekvenci uz 350, lai velk tālāk. Uzlikām apmēram 40 metrus pa labi pa kreisi. Skatāmies, nu, čalis normāli velk gan pa labi, gan pa kreisi. Nu jau viņš velk 30 plus metrus uz katru pusi. Un jāsaka, kā ir, varbūt, ka viņam to 1200 arī nemaz nevajag slēgt. Paskatās paši. Nav nemaz tik trāki. Kokus var redzēt, šķērslīšus var redzēt, būs kāda zivtiņa. Principā zivtiņas arī var redzēt, varbūt ne mobīlajā. Bet ir okei. Nu ko, nākamais mūsu testi ir sasniedzis tas čalis, kuram ir tikai 7 colu ekrāniņš, tas diezgan maziņš. Bet viņam ir patīkamā ciparu zona 845 vai 945 tīkla versijā, un viņam ir mega. Nu, skatāmies, kā mums velk mega. Mēs te tikko braucām ar citiem aparātiem, tagad pabrauksim ar megu, kura ir mazajā 7 colu septītniekā mazajā devējā iekšā. Te ir tikai 455 un 1200. Skatāmies detaļas. Vēl mēs varētu mazliet palielināt ātrumu viņam. Detaļas kļūtu labākas. Mēs gan baigi lidojam 5,9 km/h. Tas šobrīd tā karālā strauma ir tāda, ka no kātiem gāž nost. Bet, nu jā, nu reāli 15 metri skaidri, 20 ar nojausu. Bet, nu, diezgan skaidra bilde, ko mums rādīs citas bildes. Šita ne jāregulē. Parastais sonārs, nu. Jūtību pagriežam nost. Parastais sonārs, ko mēs tur vēl varam ieslēgt. Aha, nu jā, tam vajadzētu pagriezt nost jūtību, pieregulēt kontrastu. Redziet, kāda starpība, kas bišķīt paregulē Hummingbirdam sanskatu un neparegulē down imaging. Nu, tās bildes pie tam kriet atšķirās. Bet to arī var dabūt šitādi. Ok, braucam tālāk. Un ko? Šitas mums ir no jaunumiem 10. Helix mega. Tāpat kā visiem citiem esam uzstādījuši 30 metrus. Tātad nevis mega, bet mega plus G3 versija. Ja? Tātad esam uzstādījuši 30 metrus tieši pie tāda paša kronšteina, tādā pašā leņķī pielikuši devēju. Un skatāmies, ko mēs redzam šeit uz grunts. Jā, šeit mēs ļoti labi redzam starpību starp septītnieku un devītnieku, kad septītniekam bija tikai mega. Šim ir mega plus, šis uzreiz vēl kaut kāds 7-10 metrus tālāk momentāli. Nu, par izšķirtspēju es domāju, ka te nav nekas jākomentē. Te viss ir skaidrs. Tagad vēl uztaisīsim vienu test drive un iepazīšanos pa jauno Solixu, un mūsu testa diena būs galā. Nu jā, ieslēgsim vēl down imaging smukumu, pēc pastīsimies. Arī tas ir mazliet pieķūnējot bildīt, nu, ļoti skaidra bildi. Praktiski ideāli. Man viss te patīk. Nu ko? Paskatīsimies vēl, kas mums te notiek. Te, kur mēs tikko visus viņus testējām, tagad ieslēdzām to trakāko, kas mums ir līdz. Nezinu, vai trakākais, bet mums liekas, ka tam ir viss niknākā bilde. Tātad tas ir mūsu jaunais aparāts
šobrīd braucam pa to pašu vietu, kur mēs braucām ar citiem aparātiem. Jā, ūdens ir duļķēns, jā, cerams, ka vilks vēl tālāk, bet 20 metrus mēs redzam ļoti labā kvalitātē, ar visām baļķēnām, visām lietām. Tas pats ir Daunskanam, bet, Soliks devējs uztver šobrīd to, kad ir rītīgs duļķis kanālā. Ja, arī straumi ir, mēs te braucam tukšgaitā uz 6 km/h ātrums. Kas ir patīkami un interesanti, tā tad ir skaidrs, ka Helix 10 un Solix 15 velk gandrīz vienu un to pašu attālumu. Varbūt, Solix velk vēl kādu kapēciņu tālāk. Bilde Solixam ir pa milimetru dzidrāka, bet nav vairs tik liela atšķirība, kā bija iepriekšējā versijā starp Helix un Solix. Arī tas ir forši. Ko? Izbaudām ātro meņu. Solix tagad ir kļuvis patiešām ātrs. Tagad meņu mēs gribam viņu varam arī nostiprināt. Piemēram, ja mēs plānojam copējot, kad mēs daudz lietosim motoru, mēs iestiprinām šo meņu, lai viņš te stāv. Kas mums vēl ir forši jaunie skati? Tātad mums ir viens loks, otrs loks ar izvēlētajiem. Tas ir navigācijas loks. Tas ir, ja jūs braucat ar laivu un jums liekas, ka jums būtu vairāk redzams, kas pa navigāciju saistīts. Te ir tā, ka ja mēs gribam palietot dzinēju datus, vienmēr sakot, manuprāt, netrūkst praktiski vairs nekā. Kartes arī viss kārtībā. Šitas čalis, šitas rāda labi, rāda ļoti labi. Un šitas čalis rāda ļoti labi. Par eliti. Grauds viņai ir. Graudu vajadzētu dabūt nost, tad tā bilde būtu forša. Un citiem čaļiem vēl krietni jātrenējās.